Лабден, ценимые draugi! Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем очередном замечательном событии, где мы поздравляем людей с достижением новых рангов. Я от имени руководства компании поздравляю всех номинантов, которые здесь присутствуют. Поздравляю их наставника Элину и всех нас поздравляю с такими прекрасными достижениями. Мы начали нашу встречу с вдохновляющего ролика о событии компании, о мероприятии Gold for Gold, которое пройдет в Греции в ближайшее время. Вы знаете об этом. Я хотел бы вас еще раз пригласить туда, поскольку рост обязательно происходит на событиях компании, и ваш наставник знает об этом очень хорошо и не раз об этом говорила, что Элина у нас выросла благодаря таким событиям. Если у вас не получится выполнить квалификацию, то вы можете поприсутствовать там в качестве гостей. Это мой призыв и пожелание, чтобы вы там были и чтобы смогли расти так же стремительно, как те люди, которых мы видим сейчас здесь. Поэтому я вам рекомендую и передаю слово моей коллеге, уважаемой Арите Лудзу. Spasiba, Pavel. Labdien visiem! Šodien mēs esam pulcējušies mūsu jauno rangu, kur līderi sasniedz jaunos rangus Stārvei atzīšanas pasākumā. Ļoti prieks redzēt, kā aug komandas, kā attīstās līderi. Tāpēc tas ir vēl jau vairāk svinīgi, un tad mēs sākam ar mazākiem rangiem, bet tikpat svarīgiem kā arī lielāki rangi. Un sāksim mēs ar direktoriem, un arī lūkšu Elīnu pēc tam pieteikt arī savus līderus, partnerus, kas ir iegūši jaunus rangus par jūlija mēnesi. Un mūsu jaunais direktors ir Sandra Gaile no Valmieras un augstāk stāvošais meistars Elīna Buliga. Elīna, lūdzu pāris vārdos par Sandru. Jā, čau visiem. Man patiesi prieks, ka Sandra un Rita, mūsu jaunie klientiņi, es vēl teiktu, statusā ir pievienojušies un nav nobijušās meitenes pievienoties, lai gan Sandra apgalvo, ka viņa ir kautrīga. Jā, bet pie mums visi sākumā ir kautrīgi, un pēc tam kaut kā atverās sirds vaļā, un ar laiku mēs aizmirstam, ka mēs esam kautrīgi, jo te ir tāda superīga vide. Un es patiesībā gribētu lūgt divos teikumos dot vārdu savam partnerim Staņislavam, jo Sandra ir Staņislava direktors zem Ausmas Benušas, kas nav, diemžēl, šodien pievienojusies. Ja mums te tā arī notiek, kad 1, 2, 3 vienkārši viss notiek tādā raķetes ātrumā. Pati reizēm nesaprotu, kā tas notiek, bet viss vienkārši notiek. Jā, un šodien patiesi prieks, ka šeit ir manas komandas pārstāvji tikai. Neviens cits neatrada laiku šodien pieslēgties, un tad sanāk, tāds Elīnas zars ir saticies. Un jā, Staņislav, dod tev pāris teikumos apsveikt Sandru šodien. Jā, čau visiem. Prieks būt šeit šajā pasākumā. Attālināti, bet tāpat tās ir tāds neviltots prieks un smaids nezūdošs. Man ir arī ļoti liels prieks par Sandru. Jā, ir klusi iesagusies pie mums, uzzinājusi daudz ko jaunu un nekautrējoties ir gatava saņemt šo te apbalvojumu, šo te jaukos vārdus, ja, un ļoti vēlētos iepazīties ar viņu ļoti, tā kā viss ir priekšā, mēs noteikti, ka tiksimies, un lai viss izdodās, un lai iet uz priekšu visi sasniegumi, un mērķi un vēlamie rezultāti sev un saviem apkārtējiem. Paldies, Sandra, par visu. Paldies. Jā, un Sandra gribētu arī jums dot vārdiņu, padalieties, kā jums tā gadījās kļūt par korāla direktoru? Oi, nu vispār ir tā, kad Ausma vienu brītiņu, mēs esam diezgan jau sen abas divas tādas draudzenes. Un vienu brīdi viņa diezgan klusēja, neko neteica. Pēc tam es sāku redzēt, ka viņai kaut kas tur notiek savādāks.
Un mums ir abām divām viena kaite. Mums ir problēmas ar locītavām, ar ceļgaliem. Man vēl ir tas cukura diabēts, tas otrais. Un es viņai, protams, sāku prasīt, kas pa lietu, kas notiek. Un tad viņa man izstāstīja. Viņa saka, es tev ātrāk neteicu, kamēr es gribēju redzēt, vai tas iedarbojās. Ļoti pareizi. Lūk, un tad es saku, klausies, ja jau tev tik labi, tad jau, ja tev palīdz, viņai vēl tās problēmas vēl lielākas bija ar tiem ceļgaliem. Un es saku, klausies, man taču ar kaut kas jādara lietas labā, man vēl pat tam tas cukura diabēts, un es jau kaut kādus 4-5 gadus lietoju tās tabletes, gan holesterīnam, gan tam diabētam. Es saku, tas taču ir kaut kāds ārprāts. Un es vispār esmu tāda, kas baigi uzticos. Un es, protams, pateicu, es saku, viss labi. Tu man izstāsti visu, un viņi man tur vispār Ausma ļoti brīnišķīgi man vispār to visu tā apstāstīja, ka man radās tāda, tiešām tāda uzticamība. Un tad, protams, es jau, es esmu vispār ceļotāja, man ļoti patīk ceļot, bet es tad vienu ceļojumu noliku pie malas un to ieguldīju tagad savā veselībā. Jā, tāpēc man arī iznāca tos 500 dabūt. Un Elīna, es sekoju līdzi, jūs tur bijāt, protams, lai man tur pietiktu, es redzēju jūs tās reklāmas, tur, ka jūs tos, tur bija kaut kas akcijā, tur, ka vajadz, tās figūru, kur tur vēl tā kā nostiprināt, vai ko tur jūs tur stāstījāt. Es domāju, labi, akcija ir, man vēl tagad viņi nevajag, bet es taču viņu nopirkšu. Lai stāv, vec jau nepaliks. Tad, kad es būšu visu izgājis un varbūt būšu kaut kur palielinājusies pēkšņi, nezinu, un tas sākšu atkal to lietot. Joki pie malas, bet, tad es pieņēmu lēmumu, ka man tas ir jādara. Tad Ausmiņa man teica, viņa saka, ņem to plusu. Es saku, bet, protams, ka to plusu ņemšu, ne jau kaut kādu tur to vājāko. Tad es tā ļoti cītīgi tiešām, man, protams, tie jautājumi varbūt radās, tādi varbūt liekas, ka tas, kas jau ir iesācis, tam jau šķiet, kad ir ļoti vienkārši, bet man pēkšņi radās vienkārši lietas, bija pēkšņi sarežģītas likās, un es esmu ļoti pateicīga gan Ausmai, gan jums, Elīna, kad jums vienmēr atrodas laiks atbildēt. Vienalga, parasti jau saka, nav jau tie muļķīgie jautājumi, vai ne? Galvenais jau tās pareizās atbildes. Jo tiem, kas iesāk, tad es vismaz to, ko es būšu tikus ar visu skaidrībā, es varēšu tālāk par to runāt. Lūk, tad es sāku to plusu, jā, es jau tagad to esmu izgājis, tagad es esmu tajā otrajā jau, un jūtos ļoti labi. Varu teikt, ka es tiešām negāju to svaru zaudēšanu, bet es esmu pa to mēnesi nometusi 2 kilogramus. Tas man arī tā kā priecē. Varēšu uz skolu uzvilkt kaut ko tādu skaistu. Jā, tas tā, es vispār ļoti optimistiski uz to skatos. Protams, es no sākuma domāju, varbūt, ka man tiem ceļgaliem kaut ko, jo es nopirku visus tos, kas ir vajadzīgs tām locītavām. Bet, pēc jūsu ieteikuma un arī Ausma man teica, viņa teica, nē, labāk pagaidi, iztīries un tad jau sāc. Tad es tagad cītīgi visu to daru un tiešām es jūtos ļoti labi. Koraļu ūdeni tiešām es viņu dzeru un es dzeru, jāsaka, tā man iznāk pa 2 paciņas dienā. Agrāk es biju pilnīgā ūdens nedzērāja, absolūti nekāda. Tāda pat kausma. Tāpēc es saku, mums abām ļoti līdzīgi. Bet man patīk tas, kad es saku, visu var pajautāt, un tad viņi man arī teica, jautā droši, es prasīšu Stasam. Es saku, labi. Tā mums tāda attālināta draudzība ir izveidojusies. Super, Jā. super, tas ir draudzības, un tas ir kaut kā liela sākums, un Sandriņa, jūs ne tikai jūtaties labi, bet jūs arī izskatāties labi, ja? Un mēs šodien esam tā kā tādā ciešā ģimenes uzņēmumā, ja? Tā kā
Tā kā ģimenes un Elīna un Staņislavs ar saviem komandas vai ģimenes biedriem, tāpēc sveicam, noteikti lietojat, noteikti dalāties ar savu rezultātu, noteikti cilvēki redzēs, saredzēs, sadzirdēs un arī pievienosies, un tāpēc nākamajos noteikti mūsu pasākumos tiksimies jau jaunajos rangos un sveiksim jūs arī ar jauniem sasniegumiem. Paldies! Paldies! Paldies jums! Paldies, Mīša Sandra, tiešām no sirds apsveicu. Nu, redzēsim, kur tas viss mūs aizvedīs, jo Ausmai gadījās netīšām, ja, un tad tur ir jau 2 direktori apakšā, un pat viņi nesaprot, kas noticis ir. Vienkārši mēs no tīras sirds dalamies ar to, kā mēs jūtamies, kā tas mums palīdz, un tad arī cilvēki seko, jo cilvēki nāk uz enerģiju. Paldies, apsveicu! Jā. Paldies! Super. Un tad mēs ejam uz nākamo mūsu jauno direktoru. Tā ir Rita Kotoviča no Vecbebriem un augstāk stāvošais meistars Elīna Buliga. Es jau domāju, ka turpmāk varu neteikt augstāk stāvošo meistaru, tāpēc, ka šodien mums ir tieši mūsu virtuālā skatuve priekš jums kā ģimenes, jums kā jaunajiem rangiem, izplatītājiem. Un tāpēc, Elīna, lūdzu par Ritu pāris vārdus. Jā, Rita atnāca, man liekas, ja es pareizi atceros, Rita atnāca uz reklāmiņu internetā. Lipostiks. Pareizi bija? Jā, reik par to pašu slaveno, ko Sandra pieminēja. Vienkārši no tīras sirds riktīgi izlasīju, kas pa produktu paņēma sev pamēģināt, redzēju kolēģu atsauksmes un vienkārši bija nenormāls impulss dalīties. Parasti es ar produktiem nedalos. Es ļoti maz rādu produktus, jo man vienkārši nepatīk plātīties tur ar burciņām un produktiem. Es vairāk caur sajūtām, caur sevi dalos, bet šajā reizē bija izņēmums un Ritai vienkārši iepatikās un sāka pirkt visu pēc kārtas, teikšu godīgi, un direktors tapa no saviem pirkumiem. Jā, līdzīgi tā kā Sandra iepirkās tā no sirds, tā arī Rita izdarīja tieši to pašu, bet caur šo pasākumu, caur visu to, kas notika, caur šo naudiņu, kas nāk atpakaļ savā kontā, mēs gribam parādīt arī iespējas, ja, jo pirms 4 gadiem es saņēmu savus pirmos 125 eiro, pēc tam jau tie bija 200 eiro, tad tie bija 300 eiro, un šobrīd tas ir mans vienīgais ienākumu avots, un šeit ir iespējas, šeit ir ļoti daudz iespējas, ja, tā kā varbūt saskatīsiet un nāksiet ar mums bariņā, bet Rita, tev es gribu dot vārdu, padalies lūdzu ar savu pieredzi, kāpēc tu izlēmi tā sapirkties un paņemt to naudu atpakaļ, kāda bija tava motivācija? Nu jā, negluži visu pēc kārtas es pirku. Protams, vispirms uzrunāja lipstiku, jo es tā kā gribēju piekoriģēt savas formas. Bet ne tikai arī pārējie šie stāsti Facebookā tieši ar enerģiju, kā Elīna tur uzstājās, ļoti profesionāli runā, tas man uzrunāja, pārliecināja, ka var iegādāties to. Un tiklīdz es iegādājos lipustiku, tā man atvērās WhatsApp grupa, kur tika dotas ļoti daudz informācijas. Un klausoties to, es sapratu, ka vispirms vajag attīrīties, un tikai tad var labas lietas likt savā ķermenī. Un nolēmu uzsākt šo koncepciju, bet tā kā arī šajos webināros bija mana aktuāla problēma dēlam tiki, tad es domāju, jāpaķer dēls arī līdzi, jātīra antiparazitāro kursu. Un sapratu, ka, ja mēs tīramies, tad jātīrās visai ģimenei. Līdz ar to es sākumā vienu paku nopirku antiparazitāro bērnam, un tad vēl paņēmu nākamo paku, lai pietiek visai ģimenei. Pēc tam mēneša beigās es nopirku nākamo koncepcijas soļa paku, un mamma mana pamanīja, ka es lietoju koroļu produktus, un viņa saka, man arī vajag uztura bagātinātājus, vitamīnus, tādus, un tad es viņai arī vēl pasūtīju. Un tā pilnīgi netīšām, es pat nezināju par to punktu sistēmu, man sakrājās šie 500 pāri punkti tajā mēnesī, un es biju ļoti pārsteigta par šo bonusu, ko es dabūju atpakaļ. Tā kā super. Super. Rita,
Noteikti neapstājieties, noteikti dalieties, jo tiešām tie ir ne tikai veiksmes stāsti no smukiem glancētiem žurnālu vākiem, bet tie ir veiksmes stāsti, ko var pateikt kā Elīna, ja, un viņas jau tagad strauji augošais partneris, ja, Staņislavs, viņa aug, viņa attīstās, un tiešām labklājība un brīvība aug, un prieks, ka dalieties ar tiešām pozitīvām, atvērtām emocijām, un cilvēki to redz, ja, un cilvēki nāk pie jums, un tāpēc jūsu cilvēki noteikti atnāks pie jums, un tieši tāpat varēsiet attīstīties arī kā uzņēmums, kā biznes, kā partneris Coral Club. Paldies! Vēlreiz sveicam! Jā, no sirds apsveicu, Rita. Nekas nav piespiedu kārtā, ja tas, ka mēs ievilkām šajā pasākumā, nenozīmē, ka tagad ir obligāti tikai un vienīgi jādarbojas ar Coral. Bet, ja mēs sajūtam sirds impulsu, tad ir vērts to darīt, jo bieži mums veselības problēmas rodas dēļ tā, ka mēs neesam īstajā vietā, nedaram to, kas mums ir jādara, un tad sāk sāpēt visas maliņas. Un savā ziņā mani Coral klubi ir izglābis, jo es esmu atradusi savu ceļu virzienu, un es tāpēc arī dalos stāstu un aicinu pievienoties man, jo tas ir kaut kas ļoti skaists, kopradīšana, un ja mēs kopā kā komanda varam, tad mēs varam vēl vairāk. Apsveicu no sirds. Super, sveicam. Tad mēs ejam tālāk pie mūsu jaunā direktora. Tā ir Eva Saveļieva no Lielvārdes. Elīna, lūdzu, pāris vārdus tādu priekšā šo jauko dāmu. Jā, Eva pie mums ir salīdzinoši nesen, bet jau ar fantastiskiem rezultātiem. Tur ir Jolanta, kas ir Evas mamma, un tātad došu arī pāris vārdus Jolantai pieteikt savu meitiņu Evu, jo viss sākās ar Jolantu. Patiesībā tur ir vēl vesela ģimene virsū, ja, ar ko viss sākās, bet redzēt, kā attīstās šī dalīšana. Es padalījos vienam cilvēkam internetā, tas cilvēks padalījās savai vedējmātei, vedējmāte padalījās Jolantai, Jolanta padalījās Evai, un mums ir jauns direktors, kas ir ieguvis fantastiskus veselības rezultātus. Es tiešām no sirds esmu ļoti, ļoti priecīga, jo līdz aizkustinājumam patiesībā klausīties gan Jolantas rezultātus, gan Evas, kā veselība jūk un brūk, ja, un ar mūsu produktu palīdzību cilvēku mēs atkal dabūjam atpakaļ uz kājām, atkal ir vēlme dzīvot, darīt, virzīties uz priekšu, un ja vēl no tā var palīdzēt citiem un izveidot biznesus, esmu vienkārši nereāli lepna par savu komandu, par savām meitenēm, jo Jolanta un visi tie cilvēki, kas ir tajā komandā, vienkārši spridzina, goda vārds vienkārši spridzina ar savu atvērtību, ar savu patiesību, vienkārši daloties. Ja? Es zinu, ka Evai tas nav viegli dalīties, bet viss sākas ar grūti, un tie pirmie soļi parasti ir grūti. Kādam kaut ko pateikt, uzrakstīt vai konsultāciju novadīt, ja? Bet Eva to dara, un man prieks, ka Eva ir pie mums komandā. Es no sirds apsveicu, lepojos, un vārds meitenes jums. Jolantiņ, pāris vārdi, jo Eva ir tavs direktors, jā, un tad Evai arī padalīties, kā tas sanāca. Čau. Jā, nedomāju, ka man būs jārunā, bet jā, man ir patiesi prieks par taviem vārdiem, kad tu tā novērtē, jo jā, mēs tiešām esam atraduši veselību šajos produktos. Tie strādā, tie ir fantastiski, jo neticība sākumā tāpat ir. Un to, ko mana meita Eva redzēja no manis, viņa arī to gribēja. Sākumā tikai svaru, bet ir jau arī citi uzlabojumi. Tā kā es ļoti, ļoti priecājos, ka Eva mums ir pievienojusies, un vārds Evai. Sveiki visiem, jā. Tas arī ļoti man pašai viss negaidīt sanāca. Es produktiņas sākumā, pasūtīju to paku, un tā kā vienu dienu lietoju, otru dienu nelietoju. Bija tāds vēl martā tāda nesaprašana, neziņa, vai būs vai nebūs priekš manis. Un tad, kad veselība jau bija smagā stāvoklī, tad sapratu, kaut kas ir jāmaina, jo arī redzēju, pašai mammai bija ļoti labi uzlabojumi, un gribēju arī pati sev tā kā to visu arī. Un kā sāku, tā arī izgāju 3 mēnešu koncepciju jau ar ļoti labiem uzlabojumiem veselībā, un gan ar svaru, gan ar depresiju, un jūtos lieliski. Un mani apkārtējie cilvēki arī to tā kā redzēja, un arī jau ir cilvēki, kas tā kā arī raksta un prasa, kā pa to sasniedz, un arī grib piedalīties. Jā, tā kā
ļoti labi. Super, Eva, es teicu, es saku, es skatos šodien, un mums te tādas visiem tāds ģimenes uzņēmumi zem vēl dziļāk, un ģimenes, un mammas, un bērni, ja? Un nākamais mūsu arī direktors, es sveicu, tiešām sveicu, jo jums ir tiešām stipra komanda, stipri mentori uz viņu, tā kā viņu kā piemēru jūs varat redzēt, ka viss ir iespējams, jā, galvenais neapstāties darīt, jo tas, kas dara, tas arī sasniedz rezultātus, jā, tāpēc rezultātus nesasniedz tie, kas neiet, jā, kuri atrod 10 un 101 argumentu, kāpēc to nedarīt, vai tas ir grūti darīt, bet caur grūtībām iznāk ļoti labi rezultāti. Tāpēc mēs ejam tālāk, un šodienas mūsu nākamais, tūlīt, vai kaut kas aizgāja. Arī tā mēdz būt. Direktors Laima Zorģapine, viņa ir no Ventspils, bet cik es redzu, Elīna, viņa pie mums nav šodien, ja, bet arī atkal minēšu viņas vīrs. Arī ir pie mums klubā, tas ir arī ir jūsu partneris Rihards, ja, tāpēc Elīna varbūt piesaki, lai cilvēkam pēc tam ierakstā būtu patīkami skatīties, ka sveicam un atzīstam un tiešām priecājamies kopā ar viņu. Jā, skatos, ka Laimiņa nav tiešām pievienojusies, bet Laimiņai ir mazs bērniņš, un Laimiņai vēl visādi svarīgi notikumi dzīvē ir, un reizēm viņa nevar vienkārši pieslēgties, bet šis ir ģimenes biznes, jā. Tas, pirmkārt, vērtība ir cilvēki, vērtība ir ģimeni, mēs cienam un respektējam citu laiku, ja kāds nevar pieslēgties, arī tas pie mums ir ok, šeit nav nekas obligāts, piespiedu kārtā, un tieši tas palīdzēja man augt kā 5 bērnu mammai šajā biznesā. Un es no sirds priecājos par Laimu, jo es redzu, kā Laimai notiek ļoti liela izaugsme šeit pie mums, kur pirmo reizi pasākumā viņai bija ļoti grūti iziet uz skatuves. Viņa skatījās tikai uz Rihardu, acis nepameta pat uz publiku, viņa ļoti kāp no komforta zonas, bet tieši kāpšana ārā no komforta zonas, iešana pretīm bailēm mūs padara stiprākus, un mēs saprotam, ka nebija nemaz tik traki, es vēl esmu dzīvs, varu vēl kaut ko pamēģināt, ja, un Laima tiešām ir ļoti, ļoti uzdrošinājusies, mēģinājusi daudz ko, un Laimai nāk arī pašai klienti no interneta, sveši cilvēki, ja, kad viņa atļāvās viena pati iziet, vienkārši parunāt tiešraidē, un ļoti veiksmīgi ar pirkumiem, ja, līdz ar to es esmu ļoti, ļoti lepna. Šeit arī ir ģimenes biznes, jo virs Laimas ir Rihards, kas ir viņas vīrs. Varbūt neiet ātri un viegli pašā sākumā, bet ir vieta izaugsmei, ja. Tas ir arī atkarīgs no tā, cik ļoti mēs paši ar sevi esam gatavi strādāt, un tiešām laba vārdi un mīļas bučas un sveicieni Laimai par šo statusu, jo būt direktoram Koraļu klubā, tas ir pirmais pats svarīgākais status. Ja tu esi izdarījis šo, tālāk tikai uz izaugsmi, ja? Jo pirmkārt, tu esi noticējis pats sev, ka tu vari kādam vēl arī palīdzēt, tu vari līdz ar to arī sev palīdzēt, ja? Tā kā palīdzot sev, palīdzam citiem, palīdzot citiem, atkal palīdzam sev. Un tiešām sūta bučas Laimai, kas skatīsies ierakstā, lielas bučas arī Rihardam, jo Rihardam šis ir pirmais direktors, ja? Tā kā tikai uz izaugsmi. Sveicam, Elīna, tiešām tā ir. Zin kā, mums katram ir savi apgriezieni, un katrs mēs nonākam līdz savam mērķim savā tempā, un tāpēc citreiz ir tas teiciens, kas lēnu nāk, tas labi nāk. Tāpēc nevajag salīdzināt ar citiem, jāskatās uz sevi un jāskatās uz savām rocības spējām, ja, un tāpēc noteikti, ja darīsim, nonāksim galamērķī viennozīmīgi kopā, visi kā viena komanda. Un tāpēc eju jau pie nopietnāka nākamās pakāpes ranga, un tas mums ir sudraba direktors Staņislavs Bulīga, no Bauskas, augstāk stāvošais meistars Elīna. Elīna, lūdzu par savu strauji augošo partneri pāris vārdus. Jā, varbūt izskatās, ka mēs augam ļoti strauji, bet patiesībā mūsu ceļš ar šo partneri ir bijis ļoti ilgs un garš. Pirmām kārtām tas ir 4 gadi vērot no malas, klausīties, kā sieva vada lekcijas. Jā, tas ir mans vīrs tiem, kas nezina.
vērot no malas, skatīties, pajust, saprast, ir mans, nav mans, mēģināt, nesanāk, kaut ko citu pamēģināt, laikam tomēr ir mans un ir iziets tāds baigais transformācija process, jo īstenībā, man liekas, vīriešiem ir visgrūtāk atzīt sev, ka tīkla mārketings ir mana niša, kur man ir jādarbojās, ja? Es domāju, ka te vēl mums būs ļoti daudz visādi procesi, būs viss kaut kas, ar ko strādāt. Manuprāt, ģimenes locekļiem ir vissmagāk strādāt šajā biznesā, jo ģimenes locekļi ir prasīgi, viņi reizēm negrib klausīties, ja, un ir vēl savi izaicinājumi, ja ar svešu cilvēku ir bišķīt savādāk šī sadarbība, tad ar tuvu cilvēku jau ir daudz nopietnāk tas viss, ja. Bet ar mīlestību, sapratnī, pieņemšanu es redzu un ticu, ka mums viss izdosies. Staņislavs tiešām aug. Mana klātbūtne vispār nav nepieciešama konsultācijās, par ko es esmu nenormāli lepna. Tas ir 4 gadi fonā klausīties manas konsultācijas ar cilvēkiem. Ir bijusi neapzināti jau apmācību periods manam vīram, jo viņš šobrīd dara tieši to pašu, ja? Un piedalās dažādos pasākumos, kāpju skatuves, par ko es esmu ļoti, ļoti lepna, un kāpju skatuves līdz aizkustinājumam, ja, ka tiešām liekas, no kurienes tas viss, kur tā kvalitāte, ko es nebiju redzējis iepriekš, jo mums jau nebija skatuves privātajā dzīvē, ja. Tā kā šeit ir, es ieraugu šo cilvēku jaunā amploā, jaunus talantus, un tiešām esmu ļoti lepna. No sirds pateicīga, ka šis ir mans Korāla kluba partneris, uz kuru es varu paļauties. Tiešām es zinu, ka ar klientiem viss ir visaugstākajā kvalitātē, meitenes ir informētas, man iejaukšanās nav nepieciešama un viss notiek. Tur viens zem otra garā desā direktori cepās vienkārši augšā, ja tagad to pašu izdarīt mums vēl pirmajā līnijā, un meistars ar garantiju nākamajā gadā, es domāju. Tā kā vārds tev, mīļais, kā tev tas sanāca? Jā, tā kā tu jau minēji, ja, ka tas viss sanāca šo te 4 gadu laikā, kad es biju klātesošs tikai ar ausu kaktiņu klausoties, ja, nevarot iziet no istabas ārā, kamēr tu konsultē un kamēr tu runā. Jā, es klausījos un uztvēru katru vārdu, un tas viss man vienkārši vilka un ļoti, ļoti, ļoti gribējās dzirdēt to visu un uzzināt to visu, kas tas ir un kā tas viss notiek. Protams, sākumā ar bijību, ja, sākumā ar tādu, kad, ko tu dari, kur tu lien, kāpēc tu tā dari, ja, bet pēc tam jau tu saproti un apzinies, ka tu esi pārbaudījis jau pats uz savas ādas, jāpakluso aiz muguras, pārbaudīji un sajūti un saņem pats savus rezultātus. Ja, un tad tu gūsti to pārliecību šim te produktam. Ja, un kad tu gūsti pārliecību šim te produktam, tu pārliecinies, ka tev tas palīdz, ka tev ir iedevis tas veselību. Ja, es esmu uzlabojies un zaudējis 20 kilogramus, esmu ticis vaļā no daudzām veselības problēmām, kuras likās, kad mūžīgas un kuras likās, kad viņas ir tā kā norma, ja, kad tam tā ir jābūt un tas tā būs visu laiku. Un tad, kad tu ar to tiec galā, tad vienkārši tu nevar aizvērt muti. Ja. Tu vienkārši nevar aizvērt muti, tu gribi dalīties, tu gribi dot tālāk, ja, un šis te tāpēc arī notiek tā dabiski. Ja, un kā jau Elīna minēja par to, ka ir grūti, ja, vīrietim apzināties, ka es esmu tīkla mārketingā. Man bija ļoti grūti tas, kad man vajadzēja saprast to, kad es dalos, ja, un ko par mani pateiks. Ja, un šīs te bailes par to, ko par mani pateiks, jo visi zina mani savādāk. Visi zina, ka es esmu darba cilvēks, kurš ar rokām strādā, ja, un pats sāpīgākais, ja, tas, ka pasaka, kad jāatrod īsts darbs, ja, jo šo neuzskata par īstu darbu. Bet šis ir sirdsdarbs. Šis ir darbs, kuru es daru, un atpakaļ gūstu to emocionālo piepildījumu, kad cilvēkiem tu palīdzi, un viņi tev pasaka šos te sirsnīgo paldies, kad esmu savedis kopā ar šo te produktu, ar šo te palīdzīgo roku, ja, un uzlabojis cilvēkam. Tas pats par Ausmu, ja, kad viņa man atsūta šīs te ziņas par to, kad viņai ir palīdzējis un viņa var pa kāpnēm uzkāpt līdz asarām. Tiešām, tas ir līdz asarām, sirds vienkārši mirdz, un es vienkārši esmu ļoti, ļoti, ļoti emocionāli šeit piepildos ar to, kad es palīdzu cilvēkiem.
un es esmu aptvēris un sapratis to, ka šis ir mans darbs. Jā, šī ir mana lieta, jā, dalīties ar cilvēkiem un dot šo te enerģiju citiem un dot šo te instrumentu citiem, lai viņi var uzlabot savu veselību un dalīties tālāk. Jā, tā kā es esmu ārkārtīgi priecīgs būt šeit. Rangs, šis te sudraba rangs atnāca pie manis vienkārši daloties. Jā, man bija saruna, man saka, kā es taču nevaru iet dalīties, es taču nevaru tur nevienam neko pārdot, jā, ko te es tur iešu savām burkām uzbāzties. Es saku, es nekad to neesmu darījis. Es nekad neuzbāžos ar burkām, es nekad neuzbāžos pārdot. Es vienkārši dalos ar to, kas notiek manā dzīvē. Es dalos ar to, kā man ir palīdzējis šis te viss. Un tad, kad es dalos no sirds ar to, ka man tas ir palīdzējis, ja, jo man 4 gadu laikā ir tik daudz pārmaiņu bijis, un es vienkārši saprotu to, ka tas strādā un tas ir no sirds. Un to visi cilvēki jūt. Ja? Un, ja es runāju no sirds, pastāstu par saviem rezultātiem, tad šiem cilvēkiem viņiem nevajag pārdot. Viņi sajūt to, ka tas ir tiešām ļoti vērtīgi. Jā, paldies, ka jūs atceraties mani, un es esmu tiešām pateicīgs arī kompānijai par to, ka viņi mani un manus cilvēkus šādi te pasauc un apbalvo ar šiem te pateicības vārdiem. Tā kā paldies jums. Jauka dienu visiem. Staņislav, paldies tev par tavu sirsnību, jā, par tavu emocionalitāti, tāpēc, ka tikai patiesos vārdos ar tīru sirdi, ar attieksmi pret cilvēkiem mēs varam būt tiešām patiesi labus rezultātus. Un tu esi no tiem cilvēkiem, kas, man liekas, ļoti gaiši un tiešām iet ar mīlestību pret visiem, jā, tāpēc, Staņislav, no manis arī personīgais prieks, mēs vēl strādāsim, jā, tas sudraba rangs ir tikai pats sākumiņš. Bet, tiešām priecājos, Elīna, noteikti ar kaut ko gribēs vēl piebilst, un tad mēs iesim tālāk. Es jau visu pateicu. Tad mēs ejam tālāk pie nākamā mūsu šodien pēdējā noslēdzošā ranga. Tas jau ir nopietnāks rangs, jā, tas ir rangs jau, kur cilvēkam 2 nopietni partneri, jā, kur cilvēks ir tiešām jau pieņēmis lēmumu attīstīties kopā ar mums kā stabils partneris, nopietns partneris. Tas ir mūsu nākamais zelta direktors. Zelta direktors, tā ir Andra. Andra, prieks tevi šodien redzēt un sveikt šodien ar šo statusu. Andra mums ir no Saldus. Elīna, lūdzu, pāris vārdos par Andriņu. Jā, ar Andru mums iet kā pa kalniem. Viņa ir neparedzama, es teiktu. Tad viss mums ir labi, tad viss mums ir slikti, bet, ziniet, dzīvē tas tā arī ir. Baltie taustiņi, melnie taustiņi, labi notikumi, slikti notikumi, un tam tā ir jābūt. Vienkārši ir jāatcerās tas, ka tad, kad ir tas melnais taustiņš, ja tie sliktie notikumi, nevajag tur sēdēt pārāk ilgi, vajag līst ārā un atkal uz tiem baltajiem spēlēt tikai, ja tās mažorā, nevis minorā, ja. Un ar Andru es tiešām ļoti lepojos, jo par spīti tam, kādu, reizēm arī paraugu kopā, ja, izaugsme notiek. Varbūt nešķiet tik ātri, kā gribās, tur dubultā visu, tur reiz 2 nākamajā mēnesī. Mums tā latiņa ir ļoti liela, bet reizēm tas pakāpiens ir daudz mazāks nekā tā latiņa, un arī tas ir ok, tas ir normāli. Andra brauc uz ļoti daudziem pasākumiem, un es domāju, tieši tāpēc viņai fokus nepazūd par spīti visādiem apstākļiem dzīvē, un es teiktu, ka Andrei ir diezgan līdzīgs stāvoklis tā kā man, kad tu ej no pozīcijas variantu vairs nav. Vai nu tu dari, vai nu variantu vienkārši nav, tu dari. Un es esmu izaugusi uz šīs enerģijas, kad variantu jau nav, vienkārši ej un dari, ja. Un Andriņa, tev es novēlu tieši to pašu, lai tavs variantu nav, ir tava zelta pendele, es to ik pa laikam vienkārši atgādinu, ja, ka mums ir jāiet uz to mērķi, un viss saliksies un sakārtosies, un tu ļoti bieži saki, kad nesalikās, jā, salikās, būs, ir, es jau redzu, jo vizualizācija ļoti, ļoti spēcīgi strādā, un es redzu tevi kā meistaru, es tevi redzu jau vizuāli, tu vienkārši ļoti labi izskaties, visi tavi apģērbi, kostīmi un visu, tu esi meistara cienīga persona, tev vienkārši ir jābūt uz lielās skatuves, un līdz tam mēs nonāksim, kā sakārtot to, lai mēs varam arī uz tās skatuves translēt to meistaru, ja, jo ir jāizaug arī iekšēji, lai ne tikai tas ārējais ir jāparāda, bet ir arī iekšēji līdz tam jāizaug, un tas viss mums ir procesā, mēs ar to strādājam, es zinu, ka tev sanāks, tas ir fantastiski, lieliski, un
tu esi tas direktors, uz kurus arī ļoti, ļoti paļaujos. Un es zinu, ja ir cilvēks, kas ir jāapstrādā, tu ļoti labi ar viņiem tiec galā, un es varu pat neprasīt, kas tur ir. Tur viss ir labi. Tā kā uz izaugsmi. Mēs braucam ar tevi uz Gold for Gold. Pačukstēšu tiem, kas nezina, pagājušajā gadā Spānijā es biju Gold for Gold pasākumā, un jau pēc 4 mēnešiem, 5, es atvēru meistaru, kas ir ļoti strauji lēciens izaugsmē, tiešām ļoti strauji, jo tā ir vieta, kur mainās domāšana, kur visi zobratiņi, krik, smadzenēs vienkārši pārslēdzās uz citām frekvencēm, un tu saproti, ka mēs jau esam piedzimuši bagāti, visu varoši, mums pieder viss un nekas, mēs varam visu, mēs paši radam savu dzīvi, un tas ir tas pasākums, kur mēs padzīvojam nedēļu tādās vibrācijās un atbraucam mājās pilnīgi citi cilvēki. Un es arī redzu, ka tur notiks ļoti strauja izaugsme arī tev, Andra. Tā kā daram visu jau esam izdarījušas, ir zelta direktora status, nevēl tas pateic zelta meistara, zelta direktora status, lai mēs varētu nokļūt tur pasākumā iekšā un iedvesmoties, jā. Tā kā es domāju, ka nav ilgi jāgaida līdz nākamajam statusam. Pēc šī pasākuma vienkārši viss būs. Elīna, vārdu Recitāte. Andrai, iedodiet vārdu, lūdzu. Jā, Andriņ, vārds tev. Paldies par labajiem vārdiem un sveicieniem. Nu, jā, man bija arī doma tāda, ka man jau būs augstāks šomēnes un viss notiksies jau jaudīgāk, bet jā, es teikšu tā, ka viss nāk pamazām un arī izpratni par to, ka tu nevar uzlikt augstāk, lai cik ļoti gribētu, un ir sagatavošanās darbu jāpaveic. Tā kā es esmu ārkārtīgi priecīgi pateicīgi, ka es esmu šajā jaudīgajā komandā ar šiem fantastiskajiem uz izaugsmu virzītajiem cilvēkiem. Nu neko, visiem virziens tik uz augšu. Un paldies! Andra, noteikti tā būs ar tādu spēcīgu dzinuli, kā tev ir mentori un tava komanda noteikti būs. Tā kā es jau iepriekš teicu, varbūt kādam ir lēnāk, bet rezultāti noteikti būs. Tāpēc sveicu vēlreiz šodien. Mēs nākam arī uz tiem pasākumiem, lai atbalstītu, lai iedvesmotos no citiem, lai iedvesmotu arī citus. Tāpēc paldies visiem. Pāvēlam iedošu pāris noslēgumu vārdus, un tad tiekamies jau nākamajās reizēs. Pāvēl, jūs nedzirdat mikrofonu? Jā, paldies visiem. Vēlreiz apsveicu visus un novēlu jaunus sasniegumus. Un uz drīzu redzēšanos. Jā. Paldies visiem. Paldies. Paldies visiem. Visu labu. Tā. Paldies visiem. Tā. Tā.